Šodien apskatīsim transporta līdzekļa braukšanas trajektorijas veidošanu, braucot ar transporta līdzekli un rēķinoties ar citām automašīnām. Tātad satiksmes noteikuma 83. punkts. Bezsliežu transporta līdzekļu braukšanai paredzēto joslu skaitu norāda attiecīgie ceļa apzīmējumi vai ceļa zīmes. Bet, ja to nav, braukšanas joslu skaitu nosaka paši transporta līdzekļu vadītāji, ņemot vērā brauktos platumu, gabarītus, intervālu starp transporta līdzekļiem. Tad mums ir laukums, kurā mēs esam iebraukuši ar savu automobīli, un mēs uz laukumu esam vieni. Tad mēs braucam, kā nu mums ienāk prātā, uz vienu pusi, uz otru pusi, un pildām satiksmes noteikumu punktu un sākam veidot braukšanas joslu. Tātad visticamāk, ka braukšanas joslu mēs veidojam taisnu, tātad šī te būs mūsu pirmā izveidotā braukšanas josla, pa kuru mēs virzamies. Blakus šai joslai automātiski veidojās vēl divas joslas, vienā pusē, otrā pusē, un tātad mēs braucam precīzi pa savu joslu, ko mēs esam izveidojuši. Kamēr mums laukumā nav neviena cita automašīna, mēs šīs joslas varam mainīt, braukt kā gribam, bet pamatprincips mums paliek tāds, ka mēs esam izveidojuši savu braukšanas šo te joslu. Lasam tālāk satiksmes noteikumus. Nākošais mēs satiksmes noteikumos lasam 57. punktu. Pirms jebkura manevra, braukšanas sākšanas, pārkārtošanās, nogriešanās, apgriešanās, transporta līdzekļu vadītājiem jāpārliecinās par ceļa satiksmes drošību, par to, vai netiks traucēti citi ceļa satiksmes dalībnieki. Laiks jādod brīdinājuma signāls. Tad mēs braucam pa savu joslu, ko esam izveidojuši, un pa šo laukumu mēs pa savu joslu varam braukt bez kādiem īpašas aizķeršanās, bez kādas īpašas skatīšanās. Tātad mēs braucam, un tiklīdz mēs gribam pārkārtoties mazliet nedaudz pa labi, teiksim, pārbraukt uz šo joslu, vai braukt šeit sānis, mums jau ir jāpārliecinās, ka šeit blakus mums neatrodās neviena cita automašīna. Tas pats braucot pa kreisi, jā, tad mēs braucam pa savu joslu, ko esam izveidojuši, gribam pārkārtoties pa kreisi, mēs jau skatāmies kreisā spogulī, kas notiek šajā te blakus joslā. Un ja šajā blakus joslā ir automašīna, mēs nedrīkstam tur braukt, mums jāturpina sava taisnvirziena kustība. Tad, kā mēs redzam, uz laukuma ir parādīsies vēl viena automašīna, un šī te vēl viena automašīna jau veido savu braukšanas joslu. Tātad mēs saveidojām šādu te laukumu, tad mums ir jāsaprot, ka katra mašīna pa savam prātam ir uzzīmējusi šīs te savas pamatjoslas zaļās, pa kuru automašīna brauc bez problēmām. Tātad tikai un vienīgi taisnvirziena kustība. Kā jau mēs tikko runājām, kaut mazākais manevrs pa labi, pa kreisi, ja uzreiz ir jāpievērš uzmanība blakus šai te sarkanai joslai, kurā mēs nedrīkstam braukt. Bet tagad mēs braucam un mūsu ceļi krustojās. Šajā gadījumā stājās spēkā nākošais satiksmes noteikumu punkts. Ja transporta līdzekļu braukšanas trajektorijas krustojās, bet braukšanas secība šajos noteikumos nav reglamentēta, ceļu dod transporta līdzekļu vadītājs, kuram transporta līdzeklis tuvojas no labās puses. 78. CSN punkts. Tad šī gadījumā mēs braucam, mūsu trajektorijas krustojās. Tad jāpievērš uzmanība labai pusē.
Tad pelēkais automobīls sarkanajai automašīnai atrodas labajā pusē, līdz ar to pelēkais automobīls brauc pirmais. Sarkanais automobīls pēc tam brauc kādā no trajektorijā viņš grib, viņš var arī braukt taisni, turpināt, teiksim, savu braukšanas joslu taisni. Tad labās rokas likums, divi automašīnas tuvojās, ja, tad labā roka sarkanajiem automobīliem, pelēkais automobīls ir labajā pusē un pelēkais brauc pirmais un tikai pēc tam brauc sarkanais automobīls, kur nu viņš vēlās. Viņš var griezties, jā, un tā tālāk. Tagad mazliet pamainīsim situāciju. Tātad mazliet pamainījām situāciju. It kā tas pats krustojums, un atkal brauc sarkanais automobīls, un atkal brauc pelēkais automobīls. Atšķirība tikai tā, ka pelēkais automobīls šobrīd sarkanajam automobilam atrodas kreisā pusē, bet sarkanais automobīls pelēkajam labā pusē. Šī gadījumā mēs ceļu pirmais brauc auto, kurš ir labajā pusē, tātad sarkanais automobīls brauc pirmais, un tikai pēc tam brauc pelēkais automobīls. Atkal labās rokas likums, katrā krustojumā šīs te situācijas ir stipri līdzīgas, bet šī gadījumā sarkanajam automobilim jādod ceļš automobilim, kurš brauc no labās puses, bet nav jādod ceļš, kurš brauc no kreisās puses. Ceļu dod pelēkais automobīls. Tātad šādā veidā mēs sākam saprast labās rokas likumu, kad visās vietās, vai tas ir laukums, vai tas ir vienāds nozīmes krustojums, tiklīdz mēs mainām kaut nedaudz savu trajektoriju, mums ir jāpārliecinās par to, kad mums no aizmugures nenāk neviens auto. Ja. Šādi, ja mēs šeit mainām trajektoriju, tad zaļais automobīls brauc, bet šis auto, viņam jau ir sava josla. Un sarkanais auto nedrīkst pat nedaudz pabīdīties uz sarkanā automobīļa pusi. Par pagriezienu lietošanu mēs vēl runāsim atsevišķā raidījumā, jā, bet šobrīd tā mēs to veidojam. Un tagad pabeigsim šo te nodarbību ar to, ka izveidosim vienāds nozīmes krustojumu. Tātad mēs jau esam nonākuši šo te laukumā izveidojuši vienādas nozīmes krustojumu un saprotam, ka vienādas nozīmes krustojumā priekšroka tam, kas brauc no labās puses. Tātad divas automašīnas, sarkanais brauc, sarkanam labā puse brīva, sarkanais brauc bez problēmām, pelēkam jādod ceļš. Pelēkajam labā pusē ir automašīna. Tātad sarkanais automobilīs šķērso krustojumu, un pēc tam krustojums šķērso pelēkais automobīls. Ja krustojumā ir 3 automobīļi, un visi grib braukt, tad šī vēl ir atrisināma situācija, tad atkal darbojās labās rokas likums, pelēkajai automašīnai labā roka brīva, pelēkais aizbrauc pirmais, pēc tam labā roka atbrīvojas šim te auto, aizbrauc, un tagad atbrīvojās labā roka sarkanam automobilim. Man nav šobrīd sarkanās vēl vienas automašīnas, es labošos, uz nākošo nodarbību būs, jā, bet izvēlēsimies automašīnas atslēgas, ja, kā vēl viena automobīla, ja, un tagad krustojumā piebrauc visi 4 automobīļi. Nu, šī ir tāda ļoti nestandarta situācija, kas reāli dzīvē varētu gadīties teorētiski, jā, bet vienāds nozīmes krustojumi parasti ir neliela krustojuma, kur maza automašīna. Nu, šī gadījumā vadītājiem ir vienkārši ar savstarpēju, teiksim, jāatrod šis te acu kontakts, savstarpēji jāvienojas, kurš brauks pirmais, kurš brauks pēdējais. Tātad aizbrauc viens no automobīļiem un atkal sākās darboties labās rokas likums. Ja. Katrā ziņā visiem ir jāapstājās, visiem ir jāizpild prasību dodiet ceļu, un šajā brīdī
ir ļoti precīzi līdz galam jāvienojas, jo ļoti nepatīkama situācija ir tad, ja tagad viens otram tur baigi laipni dod ceļu, lūdzu brauciet, un pēkšņi divas automašīnas sāk braukt vienlaicīgi. Ja. Tātad ir jāsāk braukt, un ja jūs esat uzsākuši šo manevru, tad arī droši viņu pabeidziet. Nu, kaut kā tā. Centos paskaidrot šo satiksmes noteikumu kopumu, kā veidot braukšanas trajektoriju. Pamats bija labās rokas likums un tas, ka es nedrīkst mainīt vienkārši braukšanas trajektoriju, iebraucot blakus joslā. Viņai nekādā nav jābūt obligāti sarkanai, bet tik līdz es braucu, es mainu trajektoriju, tātad es braucu pa savu joslu, man priekšā ir liela bedre, un ko es varu bedru uzzīmēt, tad priekšā ir liela bedre, ja, un es gribu bedru apbraukt. Tātad es esmu izvēlējies šo te taisno braukšanu, un man ir jāpārliecinās šī gadījumā labajā spogulī, kad šeit blakus nebrauc automašīna. Nu, kaut kā tā. Paldies par uzmanību!